Esiet sveicināti, Mārupas novada iedzīvotāji. Tiekamies ar jums pirmajā sērijā, podkāstu sērijā, varam to nosaukt tā, vai pirmajā raidījumā, kur nosaukums sarunas par aktuālo Mārupē. Un šodien tiekamies ar Gati un Elīnu, lai iepazīstinātu viens ar otru, un otrs arī, lai izrunātu aktuālas tēmas Mārupē. Kā minēju, šis ir pirmais raidījums, plānot ir 8 raidījumi par 8 dažādām tēmām. Un šodien runāsim par vidas jautājumiem, un cerams, ka jums tas viss būs interesanti. Un tad sāksim ar Elīnu. Varbūt var arī īsi pateikt, cik tu ilgi esi Mārupē un kas ir tā joma, ko tu dari. Tīri izstāstīt par sevi. Jā. Paldies. Dzīvoju Mārupē visu savu mūžu. Un pirms manis arī daudzas paudzes ir dzīvojušas Mārupē, tā skaitā nodarbojušās ar lauksaimniecību, jo tajos laikos nebija tik daudz arī, kas darāms Mārupas teritorijā, un tā bija tiešām lauku teritorija, tādēļ arī ar to saistīta mana dzimta, un pati savukārt esmu kultūras nozarē iesaistīta arī visu savu mūžu, jo patiesībā 6 gadu vecumā, kā es aizgāju uz Mārupas kultūras namu dziedāt, tā es arī turpināju un likumsakarīgi bija studēt kultūru un arī darboties šajā nozarē līdz šai dienai. Un šobrīd arī esmu iesaistīta dziesmu svētku procesu organizēšanā. Tas ir simfoniskās mūzikas koncerts Daudzskanīgais debesjums un arī dziesmu svētku gājiens, par kuru atbildu. Jā, un Gati? Man tās ceļš uz Mārupi nav tik garš kā Elīnai. Tas kā lielākais skaits droši vien esošie Mārupas iedzīvotāji, esmu tur salīdzinoši nesen, kaut gan šodien kalendārā skatoties, tie jau ir 6 gadi, kas ir paskrējuši. Un Jaunmārupē es esmu no 18. gada. Atceros to dienu, kad bija jāpieņem lēmums par ievākšanos, pārcelšanos uz Jaunmārupi, un tādā dienā sākās lockdowns, jā, un tad no rīta sēdēju, dzēru kafiju un domāju, ko tagad darīt, jā, pārcelties vai nepārcelties. Bet tas bija viens no pareizākiem lēmumiem, kas ir pieņemts to pārcelties, un tad jau no 18. gada esmu Jaunmārupietis. Pirms tam? Pirms tam Vārnielas, Republika, Rīga, Grīziņkalns, un tad attiecīgi bērni, sieva, zaļāka teritorija, jā, un klusāka vieta, un nokļuvu Jaunmārupē. Jā. Es īsumā par sevi, es arī tāpat kā līdzīgi kā Gatis, neesmu ļoti ilgi, man liekas, 3. gads iet, kurš dzīvoja Mārupē. Oriģināli esmu no Zosēniem, vieta, kur parasti ir augsts. Visaugstākais. bet līdz ar to, arī vairāk darba apstākļu un ģimenes apstākļu dēļ, un tieši tāpat kā jūs sakat, nevienu brīdi nenožēloju, jo tu esi it kā Pierīgā vai tepat blakus galvaspilsētai, bet te pašā laikā es arī uzskatu, ka es dzīvoju laukos, un tā vide, zaļums, miers, klusums, tas arī, kas man visticamāk uzrunāja šajā visā. Par pašu Mārupi vai Mārupas novadu, vai ir kaut kādas, ja mēs pa vidu runājam, kaut kādas vietas, kas ir jūsu tādas, mīļākās vietas, varbūt vietas, kuras daudz citi nezina, kur jums patīk uzturēties Mārupē, un kur jūs gūstat to sinerģiju, dabu, mieru un visu pārējo. Tā mēs tagad atklāsim, un tad visi tur dosies. bet, ja nopietni, tad patiesībā es esmu ļoti daudz pasaulē ceļojusi, un es vienmēr to turpināšu atkārtot, kad nav skaistāks vietas pasaulē par Mārupi. Neskatoties to, ka cilvēki atbrauc pie manis ciemos un saka, kas te ir? Te ir privātmājas, te ir kaut kāda maza celiņa, nav nekāda, ne tur ir pilskalns, ne upe, nekas, bet, tomēr man kā novada patriotam šķiet, ka nekur nav skaistāk. Savukārt par tām miera gūšanas vietām man tā noteikti ir Jipa Mārupīte, jo es esmu augstumpeldētājs. Un, protams, pirmkārt tas ir mājas pagalms un mans piemājas dārziņš, kur es rušinos, bet otrkārt, jā, tas ir Jipa Mārupīte, kur ir ūdens tilpne, kur var saplūst ar dabu, baudot tās augstumpeldes, gūstot mieru, restartējoties atkal savai ikdienai. Vasarā?
Vasarā man ļoti patīk ar riteni braukt, ar velosipēdu, tiešām izbraukāt novadu un tad vējš matos un tas svaigais gaiss un īpaši svaiga pļauta zāle pēc lietus. Nu, tas ir Mārupas šarms. Jā, man gluži tāpat kā Elīnai, es pirms pārcēlos uz Jaunmārupi, nekad nedomāju, kad es tik daudz laika pavadīšu dārzā. Tas man bija pilnīgi kaut kas jauns. Un šobrīd esmu nonācis līdz tam, kad es pētu, kā pareizi ieaudzēt mauriņu. Jā, tur bez zinātniskie pētījumi man ir uz galda, jā, un mēģinu tos ievērot. Un tas ir kļūst par tādu savu veidu fetišu. Kā 90% tas ir dārs. Un pārējais es droši vien to pārējo laiku brīvo, tad es pavadu kaut kādā mežā. Mežā vai braucot ar riteni, pastaigājoties vai nododoties kādām citām aktivitātēm. Nu tā, tīri, kā mēs jau runājām, jā, kad Mārupē, ja atbrauc cilvēki, tad saka, ka te ir, tā kā gan arī pilsēta ar mājām vienai otrai blakus, bet par mežiem, Sēņu ogo gan jau arī mežos. Ne tikai tas ir tāda lieta, kad jau kaut kādu 5. gadu viens no hobijiem ir medības, jā, un tad tas laiks paiet, braucot uz mežu, barojot zvērus, iekopjot to medību infrastruktūru, protams, arī medījot. Bet es varu piekrist, un tā ir tāda lielākā sāpe, manuprāt, tādā pašā Mārupē. Tam jāskatās, ir tur 90. gadu beigas, 2000, kad sākās Mārupas attīstība, kad esošajai domas pārstāvjiem droši vien nebija īsti saprotam, kā pareizi saplānot pilsētu, atstāt zaļās zonas, un pašā laikā būvēt mājas, jā, un ir tā, ka tā Mārupa mazliet Mārupas centrs, man liekas, ir sabojāts, jā, bet es domāju, ka ar kaut kādiem gudriem lēmumiem un mērķtiecīgi ejot, mēs viņu varam arī zaļināt, un tos kokus jau neviens nav aizliedzis sastādīt, lai tas kāds būtu daudz interesantāks un acī tīkamāks. Un, pieņemsim, Jaunmārupe, Piņķi, Babīte, kā tev, Elīna, liekas? No apbūves blīvuma un no tām zaļo zonu neesamības vai esamības, turklāt, salīdzinot tīri, ja visu no teritorijā skatās, vai ir tā, ka Mārupe ir nosacīti dēļ tā, ko Gats teica, sliktais piemērs ar to, ka ir pārāk aizbūvēts un tās zaļās zonas ir mazāk un varbūt pārējie pagastā centri ir vairāk tajā ziņā brīvi no tām apbūvēm. Pagasta centri jau es tiešām piekrītu, ka ir aizbūvēti pārlieku daudz un varbūt tiešām neplānojot pietiekami mērķtiecīgi to visu sabalansētību tajos laikos, tas nebija populāri un par to nedomāju. Un ļoti žēl, protams, ka mums nav milzīga parka pilsētas centrā. Par Mārupes centru pateici, Gati, kā tu skaties uz pārējiem pagastiem Mārupes novadā esošajiem, tur Piņķi, Babīte, Tīraine, tāpat Jaunmārupe, no kurienes tu esi? Jaunmārupē mēs pa zaļumu sūdzēties nevaram. Mums ir siltumnīca ar gurķiem, kas ir zaļi, jā. Mārupes gurķi, jā, bet arī apkārtni ir vairāk kokiem, par cik tā ir vecā apbūve, jā, un tad meži blakām, tad zaļumu pietiek, jā, un man liekas, ka arī Piņķos un Babītē tā situācija bišķi savādāk nekā Mārupes centrālajā daļā. Bet mums arī Mārupes centrālajā daļā ir ļoti labi piemēri, kur ir uzbūvēta daudzdzīvokļu māja, burvīgi zaļš dārs iekšā, jā, kur ir patīkami atrasties, piestāt soliņu, apsēsties kafiju, iedzert, jā, un tā kā, nav jau arī tik slikti, jā, bet tā ir tā lieta, droši vien, kas nākotnē tad mums ir jāskatās, kā mēs varam zaļināt. Ir jau viens centiens, jau šopavasar tūliņ pat būs dabiskā pļava Mārupes pilsētas centrā. Tā kā es gaidu ar nepacietību, kad sāks zaļot šī pļava. Super. Tas, jā, gan pļava, gan rekreācijas zona, viss vienlaicīgi, vai ne? Par apdzīvotām vietām, jā, bet te pašā laikā ir ļoti daudz vietas ar kultūru vēsturisku nozīmi, es pat teiktu, kā Ziemassvētku kauju vietā, vērošanas tornis, tas pats lielais, tad Medama purvataka, Tīreļa purvataka, tā kā tās, man liekas, arī tādas ir, kur visticamāk, ka daudz tiek ieguldīti gan pašvaldības, gan es pieļauju arī valsts līdzekļu kaut kādā ziņā to visu uzturēšanai, kā jūs skaties uz tādām lietām, jo man liekas,
cilvēki, kas dzīvo Rīgā, kas ir tepat blakus, skaidrs, ka tās ir turisma vietas dabā, kas ir pirmās un vistuvākās. Un, man liekas, vai mēs kā Mārupes novads izmantojam to savu potenciālu, piesaistot. Es domāju, viennozīmīgi, ka tur ir, kur izvērsties un piesaistīt plašāk gan novadniekus pašus, lai galā apmeklētu, jo nereti, kad tiek rīkot šie pasākumi, arī, teiksim, gida pavadībā iziet šīs purva laipas, ir liela interese cilvēkiem. Noteikti ir potenciāls šīs vietas popularizēt vairāk arī novadnieku vidū, jo cik es esmu pati piedalījusies un redzējusi arī to iedzīvotāju interesi par tieši gida pavadībā apmeklēt gan purva laipas, gan kādas vēsturiskas vietas, ka ir tiešām liela interese un vēlme to izzināt. Es domāju, tur varētu vēl daudz plašāk organizēt, gan vietējiem, gan arī piesaistīt no citiem novadiem interesantus un šīs apskats vietas popularizēt. Tāpat es gribēju arī pieminēt privātās iniciatīvas, kas ir, piemēram, Annas koku skola, kur ir brīnišķīgi viss par šo te zaļo domāšanu, par koku otro dzīvi, elpu un vispār par koku dārzu un cik tur ir interesants ekskursiju programmas skolēniem. Un arī mums ir golfs viestur, tā kā mums, manuprāt, ir ļoti daudz gan vēsturiskas un publiskas vietas, gan arī privātas iniciatīvas, kas tikai vairo to iespēju pabūt pie dabas, atpūsties un baudīt. Jā, mēs aizmirsām pieminēt tādu burvīgu lietu kā Babītas ezers, kas, man liekas, viens no Rīgai tuvākajiem, ja, kurš ir bagātīgs ar zivīm, kur ir laivu bāzes, kur ir putnu vērošanas vietas, ja, un tad, man liekas, kaut kāda problēma šobrīd ir to, kad viņš aizaug pamazām cieti, ja, un tur nepieciešams ūdens līmeni regulēt, bet burvīga vieta, kur atpūsties, ja, un, man liekas, Mārupes novads, to mēs vēl neesam. Man liekas, pats novads vēl nav sapratis, ja, ka mēs varam sev reklamēt kā Latvijas golfa galvaspilsēta, ka mums ir 2 golfa klubi, kā teica Viesturos, un otrs ir Salienā, Piņķos. Ja, un es kaut kur dzirdēju, ka taisās arī 3. būvēt. Ja, tā kā... Jā, jo Salīnas projekts pats, man liekas, arī par sevi ir tāds iekļaujošs, zaļš un ar tādu domu. Nu, tur tā visa apbūve ir salīdzinoši vienāda un te pašā laikā bez kaut kādiem izlaicieniem, bez kaut kādām lietām, bet padomāts ir par to pašu intensitāti, cik ir būve un cik ir tā zaļā teritorija. Man liekas, no tāda ainaviskā viedokļa ļoti laba vieta, kur var ņemt visi piemēru un jaunie attīstītāji vai kaut kas tam līdzīgs. Tas jau ir tas, ko mēs arī gribam izdarīt, ka mēs gribam sabalansēt to zaļo ar industrializāciju, ar apbūvi, ar rūpniecību, ja, ka jābūt visam ir līdzsvarā. Jā, un tas no piemēriem, skaidrs, ka Ailīna jau pieminēja par pļavu, vai ir kaut kas zināms par vēl kaut kādiem projektiem, kas ir tieši rekreācijas zonām, vēl kaut ko Tīrēnē, man liekas, arī pa parku iet runa, vai ne? Nav, jo tur bija doma, ka tur pie Zirgu pļavām, ka tur otrā pusē veido lielu tā kā dabas parku, kas būtu, kā jūs minējāt, ka nav tāda it kā liela parka, kas ir no teritorijā, tad tas varētu varbūt būt tā kā iekšā un kur var izveidot, nezinu, vai iespējams kaut kādas atpūtas vietas gan jauniešiem, gan vecāku gājumu cilvēkiem un salikt to visu kopā. Par to savukārt par intensitāti un būvēm, gan esošajām, gan jaunām, ir daudzdzīvokļu mājas sektors, kur es redzu, kā, nezinu, koka entuziasts varētu teikt tā, jo pamatnodarbošanās ir būvinženieris un tieši koka industrijā, tad šobrīd aktīvi tiek runāts un ir speciāla programma paredzēta daudzdzīvokļu māju renovācijām ar rūpnieciski ražotiem koka paneļiem, kas no vienas puses iedod daudz vairāk pašai mājai, jo tīri vizuāli tu vari dabūt daudz labākus efektus, un otrs tas ir ekoloģiskāk, tas samazina CO2 patēriņu, jo mēs koku nevis eksportējam projām, bet mēs viņu iestrādājam būvniecībā, un tajā brīdī CO2 bilance ir 0, un ja Piņķos, cik es esmu redzējis, tad ir renovētas mājas, tad Tīrainas daļa un Jaunmārupē, tur, man liekas, ir... Jā, tur ir liela iespēja, liels potenciāls, jo ienāca, ko prātā doma, kā būtu, ja pieņemsim pašvaldību uztaisa
3 tipveida siltināšanas projektus, tajā skaitā ar tevis minētiem koka paneļiem, jā, un tad iedzīvotāji biedrības var izvēlēties, ko te viņi grib, un tas, manuprāt, liels atspaids viņiem. Tad atkrīt izdevumi pa projektēšanu, ir gatavs projekts, vienojās par siltināšanu. Man liekas, jau šobrīd ir pašvaldībā arī kaut kāda atbalsta siltināšanas projektiem. Un tas varētu būt viena no lietām, ko mēs varētu ja to vēl uztaisi kokā, smuki, estētiski, man liekas, fantastiski. Jā, un tādā veidā nodrošini to sinerģiju kopā ar vidi, un te pašā laikā, tur, kur viņas ir, skaidrs, ka tā ir vēsturiska apbūve, un tur neko baigi neizdarīs, cik tur ir tā zaļuma tik ir, bet ja apkārt tā vide tiek sakopta, pirmkārt vērtība paceļas tām pašām mājām un dzīvokļiem, visam pārējiem, un otrkārt, tā ir ilgmūžība, un ilgmūžība, kas ir kokā, zaļumā. Tieši tā. Bet ir kaut kādas lietas, ko tu, pieņemsim, redzi, ko, kārtis sakrīt un, pieņemsim, tu esi deputāts, ko tu gribētu darīt, vai kas ir tās jomas, ko tu vidē būtu gatava virzīt un cīnīties par kaut kādām lietām? Man ļoti liela sāpe ir atkritumu šķirošana, jo neskatoties uz to, ka ir tik daudz tas runāts un tik daudz gadus tas jau it kā šķiet iedzīvināts, bet tik un tā, manuprāt, kad man īsti nav statistika, cik Mārupē mājsaimniecības, Mārupas novadā mājsaimniecības to dara mērķtiecīgi. Protams, aizvien vairāk, bet es domāju, ka tas ir viens. Jo vēl viens diskutablais ir kompostu kaudzes, kas arī rada diezgan lielu problemātiku. Nezinu, kā ir jauna Mārupē, bet Mārupē ir ūdensžurkas, un šīs ūdensžurkas tad rada lielu jucekli, jo, teiksim, viņām ļoti patīk paviesoties šais kompostu kaudzēs, un tad tur viss tiek uzrakts, un ir ejas, un tad atkal kurmji nāk, un līdz ar to tā ir tāda ķēdīte, bet es domāju, ka te kaut kā varbūt mēs varam arī kopīgi palīdzēt, bet viennozīmīgi, ko mēs noteikti gribam, lai tā šķirošana būtu prioritāte visām mājsaimniecībām, lai pēc iespējas mazāk mēs radītu atkritumus un mazāk piesārņotu to savu dabu, kas mums ir tikai viena visiem, viena pasaule. Un neradīt tās milzīgās kaudzes getliņos, bet visu tā kā pēc iespējas jēgpilnāk arī pārstrādāt, izmantot otrreizēju, un arī pavisam nesen Mārupē bija lielgabarīta atkritumu nodošanas diena, un tad varēja novērot ļoti interesantus kadrus pie dažādām mājām. Un es arī vienlaikus darbojos labdarībā, un savukārt redzot to, kas tur bija izmests, es domāju, ka lielu daļu no tā mēs varējām atkal ziedot vai citiem saviem novadniekiem, kas ir trūcīgāk, vai atkal sadarboties ar citiem reģioniem un aizvest tiem, kuriem tas noderētu. Protams, ne jau viss tur bija arī izmetamas lietas, bet varbūt arī tām var dot otro elpu un otro dzīvi. Tas ir tas, ka viens, teiksim, segments, kas būtu atkritumu šķirošana, un otrs droši vien būtu tā mazdārziņa, ko Gatis arī minēja, kaut kā popularizēt, veicināt, varbūt arī savstarpēji veidot kaut kādas grupiņas atbalstu, jo es esmu laikam 5. sezonu ar saviem tomātiem siltumnīcā un aizvien meklēju dažādus padomus, un tiešām reizēm pietrūkst tie padomi un tā zināšanas, kāpēc vienmēr miltras gurķiem jūlijas sākumā uzmetās un uzmetās. Un tādas lietas. Varbūt tev var pateikt. Kā nē, es tālāk pa zālienu neesmu. Jo tas ir tāpat kā citur dažādi līmeņi, un tad tu ej nākamajā un atkal jaunas problēmas rodās. Bet varbūt to kaut kā integrēt caur skolu, caur bērnu dārziem, jo, man liekas, Jaunmārupē, man vismaz bērni gāja, tad tur bija tās kukaiņu mājas vai kaut kas tam līdzīgs, kur saveidot tādu tā kā māju no dažādiem materiāliem, un tad tur caur stiklu, vai stikla virsmu vai caurspīdīgu virsmu var skatīties tiem kukaiņiem, tāpat ir dzirdēts pa bišu mājām. Jā. Varbūt kaut kā, arī es zinu, ka viņi stāda kociņas un visu pārējo, un man liekas, tas tā kā aiziet tālāk uz pieaugušiem cilvēkiem, un tas varētu būt kā veids, kā to vieglāk integrēt. Jā, es īsti neesmu nekad dzirdējis arī no savas bērnības, ka Latvijā, ka Mārupē būtu mazpulcēnu kustība. Kaut gan pat esmu piedalījusies šīs organizācijas rīkotos pasākumos, bet arī šī organizācija, manuprāt, līdz šai dienai darbojas. Tā kā tas varbūt ir ceļš, kas ejams ar mazpulcēniem. Vienkārši veidot sākumā interešu grupu bērniem caur mazpulcēniem, vai tad arī caur skolām šo te visu integrēt, gan zaļā domāšana, savu mazdārziņu kopšanu un beidzot, protams, ar šo atkritumu apsaimniekošanu, jēgpilnu tādu. Jā, atkritumu tas man vienmēr ir pārsteidzis. Kā mums arī tur atkritumu konteineri pie mājas stāv, tur var sašķirot, viss ir forši, jā, bet
tik līdz iebrauc mežā iekšā, ieeja, nu, tur riepas, leduskapī kaut kādi divāni, jā, nu, kur cilvēkam ir spēks un griba to iekrāmēt mašīnā, aizvest uz mežu, izkrāmēt un atstāt. Nu, Informācijas neesamība. Nav saprotams. Jā, un tad papildināt mazliet Elīnu. Man liekas, ka tagad, kā reiz redzēju arī Domas mājaslapā, kad ir uztaisīti šie divi zaļie atkritumu laukumi. Viens ir Jaunmārupē, otrs ir Piņķos, jā, un tagad visu maija mēnesi, aprīļa mēnesi viņus radā katru dienu, viens vienu dienu, otrs otru, un kad tu vari vest zaļos atkritumus un tur atstāt, jo pagājušajā gadā tā bija liela problēma. Jā, ar zaļiem, tu domā, lapas nopļautais zāliens, jā, kaut kādi zari, jā, un tad tiešām nebija, kur likt. Nu, viens variants tev ir likt Eko Baltijas maisos, jā, vai... Brūnie konteineri? Nav pieredzes, jo man nav nekas vēl nav, piedāvāts. Un es kaut kā... Brūnais ir tieši kompostam, vai organiskajām es tā vielām. Mazliet no tās brūnās krāsas baidos. Es esmu kā vecais mārupietis ar normālu kompostu kaudzi. Nekas, ka ūdeņžur, kas tur paciemojās. Bet kā risinājums, bet tie zaļie, tu viņus tā kā pats arī izmanto? Esi braucis kaut ko? Jā, es tanīs dienās, kad varēju pagājušajā gadā nodot Piņķos, tad es lādēju mašīnā un braucis, ka tur bija tā problēma, ka tas nopļautais zāles mais, tur pēc 2-3 dienām viņš ir tāds mitrs un tāds aromāts arī labs. Bet ja viņa būtu patstāvīga, tad visticamāk, ka būtu pieprasījums. Jā, daudz, jā. Un tanīs dienās, kad tur piņķi bija vaļā, un tur rinda stāvēja, lai tu varētu izkrāmēt viņus laukā. Un es domāju, tā ļoti laba iniciatīva no pašvaldības puses, jā, kad... Un tad es saprotu, ka viņi arī pēc tam viņi tur pārstrādās, tur zarus samulčēs, liks dobēs, jā, un zāli pēc tam pēc komposta vēl kaut kur citās dobēs, jā, un tas tiek... Ja te varētu arī, tā kā uzņēmēja iniciatīva nāk, es pieļauju, es neesmu gurķu audzēšanas speciālists, bet iespējams, ka viņi kaut kur izmanto arī to pašu kompostu un Mārupas gurķi. Droši vien, jā, tad... kas no dabas nāks, tas jau... vai tie paši zirgu staļļi vai vēl kaut kas, kur varbūt ir kaut kādas lietas vajadzīgas. Un, kas, tu pieminēji 2 vietas, visticamāk, vajadzētu arī Mārupē, Tīrē, salā un visās skultēs salikt, tā, lai visur tas ir pieejams visiem kaut kādā vienādā apjomā. Tev kaut kādas iniciatīvas, par ko tu vēl iededzies, Elīna? Nē, es tagad īstenībā pēc mūsu sarunas laikā ļoti iedegos par tiem siltināšanas projektiem. Kad mēs varam uztaisīt 3-4 standarta risinājumus, jā, un kas, man liekas, arī no budžeta neprasītu nekādu lielo ieguldījumu, jā, un tas būtu, teiksim, liels atspaids gan iedzīvotājiem, gan arī kopējās tās vizuālās vides izveidošana. Jo šobrīd tā doma ir tāda, ka ir Altuma atbalsts tai programmai, kas ir daudzdzīvokļu māju renovācija, un Altums dod līdzfinansējumu no 40 līdz 50%. 40% ir nosacīts saucamā slapjā metode, kad ir vate vai putu polisterols un dekoratīvais apmetums virsū. Tā kā līdz šim pārsvarā ir renovētas mājas. Tad ir 45%, kas ir ventilējumā fasāde, bet uz vietas veidota, un 50% atbalsts ir rūpnieciski ražotajiem paneļiem. Ja. Un plus ekonomikas ministrija ir izveidojusi tā kā pilotprojektu sēriju ar 10 daudzdzīvokļu mājām, no 10 pilotprojektiem pa visu Latvijas teritoriju, kur katrs vēl dabū 20% no kopējām izmaksām. Tā kā klāt. Līdz ar to, ja māja, pieņemsim, izdomā, ka mēs to gribam darīt, tad tas, ko šobrīd var dabūt, ir 70% līdzfinansējumu, kas nekad tā nav bijis, bet tie ir pirmie 10 projekti. Un, ja pašvaldība vēl kaut kādā veidā iedod ievirzi uz to, ka, pieņemsim, projektu dokumentāciju palīdz sagatavot vai daļai nofinansēt, jo tas nav tā kā ļoti lēti, un te māja ir vai jābūt uzkrājumam vai kaut kam tam līdzīgam vai biedrībai, vai apsaimniekotājiem, tad tas būtu, man liekas, ļoti labs piemērs, kaut vai vienu uztaisīt, lai pārējie saprot, gan ieguvumus, gan visu pārējo, jo tie ieguvumi tur arī ir līdz 50%, man liekas, pat no apkuras izmaksām, kas ir pietiekami daudz.
Protams, un tev ir cits skats, cita īpašuma vērtība, un iedzīvotāji kļūst priecīgāki, jo mēs runājam par vidi, bet īstenībā jau vidi sākās no mums, un kā mēs to vidi paši veidojam, vai mēs no rīta izejot pagalmā, pamājam kaimiņam un pasveicinām, vai iekāpjam mašīnā un nevis uz 30 km/h, bet uz 70 aiznesamies prom, un tā ir vide. Bet tas, man liekas, ļoti, es vismaz to novēroju, par cik man viens mazs bērns, tad katru rītu ejot bērnu dārzā, tu pilnīgi visus, kas ir tajā teritorijā, tu ej un visi, kas nāk pretī viens otru sveicina, un vakarā tieši tas pats ir paņemot bērnu. Skolā skaidrs, kad mēs vedam bērnu, es nezinu, līdz 3. 4. klasē, un tālāk jau viņi mēģina paši nokļūt, tad savādāk, bet caur to, kad tu ar bērnu ejot sveicini pārējos, tas bērns jau arī to pārņem, un man liekas, tad tā veidojas tāda laba vide. Protams, es pilnīgi piekrītu, jo es atkal pārstāvu suņu kopienas saimnieku fronti, un tieši tāpatās arī es dodoties laukā ar saviem suņiem vienmēr sasveicinos, un tad ir interesanti pavērot, kurš atbild, kurš neatbild, kuram liekas dīvaini. Reizēm es pat pasveicinu tos, kuriem nav suņi arī. Bet es pilnīgi piekrītu Gatim, ka tā mūsu kopējā vide ir ļoti būtiska, tāpēc es arī rosinātu vienkārši būt ikdienā draudzīgākiem un mazāk kaut kā reaģēt asi uz kaut kādām situācijām, bet vienkārši mēs taču visi esam galā kaimiņi savā novadā, un man tieši pietrūks arī tieši tas mūsu kopības tā sajūta un vairāk tas lokāla patriotisms, ka mēs sanākam kopā un kopā kaut ko daram savam novadam, un tas ir tas, ko es gribētu veiksmes gadījumā arī tiešām rosināt un daudz mērķiecīgāk organizēt tieši lokālu patriotismu veicināšanu caur dažādām tādām foršām aktivitātēm, kādas jau šobrīd arī ir kaut kāds viens suņu pasākums, tad ir šis te skolas sezonas noslēguma lielais pasākums Jaunmārupē, bet vēl vairāk, un es gribētu pat tādā kā apkaimju ietvarā rosināt, ka mēs esam kaimiņi, un vai mēs teiksim, Rimī satiekot savu kaimiņu, viņu pasveicinām vai nē. Mēs vispār zinām, kā mums kaimiņš izskatās sejā. Tas, man liekas, ir tas, kas Mārupas pašvaldībai būtu jārosina, vairāk tos iedzīvotājus saliedēt savā starpā. Caur kaut kādiem pasākumiem, es saprotu, tāpat organizējot augstumpeldēšanu, to arī izveidojis, nosauksim komūnu kopienu, kur visi visus zina, un es pieļauju, jūs satiekaties vienalga veikalā vai jipiņā, jūs tāpat viens otru sveiciniet, jo es arī esmu pievienojies šogad tavai kopienai vai komūnai, kaut gan es iepriekš esmu peldējis kaut kad, bet tam man bija pauzīt, kad es to nedarīju, bet skaidrs, ka tas ir reāli foršs pasākums. Kā tu vispār nonāci līdz tam? Es biju patiesībā viena sākumā, un tāpēc man likās, ka vienam ziemā ir diezgan grūti, un ka jāmeklē ir iespējas. Sāku braukt uz Piņķiem, kur bija, un aizvien vēl ir. Piņķiniekus mēs noteikti apciemosim nākamajā sezonā, jo mums ir plāns nākamās augstumpeldēšanas sezonā apbraukāt visas Mārupas novada ūdens tilpnes un paviesoties. Ir mums Mārupas teritorijā arī ledus dzeguzes, un tad mēs kā tādas dzeguzes, kurām, bet mums ir sava bāze, mums ir Mārupīte, bet mēs arī gribam paciemoties visur. Un tajā laikā es braucu vai no Piņķiem vai uz Ozolniekiem, un man likās, tad kādā sakarā man ir tik tālu jābrauc, jo manā Mārupē taču arī ir dažādas ūdens tilpnes. Bija decembris, un tad es vienkārši tā nolēmu, tad es uz Mārupīti došos, bet tur nekā nebija, bija jācērt tas aliņas, un tas ir gana pagrūti, un īpaši, ja ledus ir diezgan biezs, un tad vienkārši es sāku sazināties ar savā lokā esošajiem cilvēkiem, kas ar to nodarbojās, un 2-3 cilvēki beigās jau vairāk, kamēr šobrīd ir jau 7. sezona un ir arī biedrība dibināta Mārupas augstumpeldētāji un 5 projekti realizēti šobrīd 6. projekts kā biedrībā iesniegts un arī esam uzvarējuši šajā konkursā un nākamā gada, 26. gada februārī arī notiks liels ziemas festivāls Mārupē. Un kā es zinu, tam mārupiešiem tieši pietrūks šīs ziemas aktivitātes un tāpēc arī principā augstumpeldis ir par visu pozitīvo. Un tur ir tā, ka visas Latvijas līmenī un pat pasaules mērogā, jo es esmu bijusi arī uz starptautiskiem pasākumiem šajā nozarē, un tur visi ir super pozitīvi. Laikam tas ir tas, kad cilvēks vienreiz atnāk, viņš paliek pozitīvs, citi smējās, laikam tas smaids vienkārši iesalst, tad visi sāk
smaidīt, bet Tā ir, jā. bet tā kopiena ir ārkārtīgi pozitīva. Nu, redz, un caur tādām kopienām vai komunām, jo mēs to arī visu varam veidot. Nu, tādas pašas arī visticamāk ir sporta kopienas vai komunas, nu, tie paši futbolisti, hokeisti, basketbolisti, nu, kam ir sava komūna, un tad jāsaprot, kā viņas saintegrēt kopā. Nu, jo tas, ko teici, nu, skaidrs, ka smaids jau neko nemaksā. Nu, tu vienkārši pasveicini, pasmaidi, un, nu, es arī agrāk novēroju to pašu skolās, ejot ar bērnu. Nu, tu skaidrs, tu 3 rīts pēc kārtas ej, un tev nāk visu laiku viens cilvēks pretī. Pirmajā rītā viņš skatās dīvaini uz tevi, otrajā brīdī viņš jau, nu, tu saproti, minstinās, tā kā vajadzētu vai nevajadzētu, bet vēl aiziet garām. Un tad, nu, sākot no 3. dienas jau jūs sveicinieties. Nu, tā kā... Paliek nērti, jāsāk jā, jo, nu, no vienas puses liekas, kas pa dīvaini nāk pretī un man sveicina, bet no otras puses, nu, tas tāpat aiziet kaut kādā brīdī un forši, jā. Un vēl, man liekas, viena laba aktivitāte ir velobrauciens, kur arī mēs iepazīstam visu novadu, un es esmu piedalījies, man liekas, pēdējos 2 vai 3, un tas, man liekas, arī ir tik foršs pasākums, nu, līdzīgi kā ar augstuma peldētājiem, un ja tu varētu to tiešām saorganizēt tā, ka mēs iepazīstam novada peldvietas, nu, tas būtu super, nu, pa ziemu, nu, nezinu, vienu svētdienu, nu, Ģipiņā, tad Piņķos, tad Babītas ezerā, nu, saliktās vietas, nu, kas ir, man liekas, forši, nu, un tādā veidā arī mēs iepazīstam novadu, nu, un saprotam, iespējams, tās vietas, ko tu sākumā negribēji atklāt, bet kuras pēc tam atklājās, jo, nu, ienākot iekšā, nu, es kā pēdējais no tiem, kas es sāku dzīvot Mārupē, nu, man nav tādas baigās pārliecības, ka es zinu, kur aizbraukt. Nu, es zinu, Ģips, jā, bet kur vēl aizbraukt Mārupē peldēt, nu, nezinu, visticamāk ir daudz vietas, bet, nu, man nav tādas uzreiz receptes, braukšu uz turienu. Skaidrs, ka var lasīt kaut kādās grupās un vēl kaut kur un meklēt tās vietas, pats mēģināt, bet, ja caur tavu komunu, pieņemsim, to var izdarīt, nu, man liekas, tas arī forši, nu. Es klausos, būs jāsāk nākamā zemē peldētāji. Katrs 3., 4. ir augstuma peldētājs, kā palikšu pēdējais, kurš nebūs iekāpis. Atklājot šo sezonu, mums bija tāda kopbilde, es nezinu, cik mēs bijām, kādi 120 cilvēki, man citi Latvijas ziemas peldēšanas klubi, saka, vai Mārupē ir arī kāds, kurš nepeld? Man liekas, ka drīz vairs nebūs. Vienīgais palicis. Lieliski. Visi laipni lūgti pulciņā, Gatis kā pirmais. Jā, man jau jūlijā tas ūdens liekas diezgan paaugsts. Nē, nu, zin kā, bet es nezinu, kā Elīna tev, bet nu, es īstenībā vasarā diezgan retēju peldēju. Kā tas ir? Tā arī ir, jā. Skaidrs, ka sākumā pirmos gadus, kad es gāju te pašā pieminētajā Ozolnieku ezerā, es arī gāju viens pats, un man bija plāns dzelžains, ka man katru dienu ir jāaiziet, un tad es sevi kaut kādā veidā apmānīju. Vai, nu, galvā tā kā mēģināju samānīt, nu, kad ja es biju vakardien, kāpēc tad šodien es nevarētu iet, nu, nepalika tā pa 5 grādiem augstāks tajā vienā naktī, nu, ūdens tilpne ir tāda, kāda viņi ir. Tā kā ūdens tāds pats, nu, ja vakar bija, tad šodien arī iešu, un tā arī gāju dienu no dienas. Jo šobrīd, man liekas, ir savādāk. Šobrīd es, nu, 2-3 reizes nedēļā, nu, vairāk arī īsti, man liekas, nav nepieciešams, bet tā sākumā es pieļauju, ka tas ir savādāk bišķiņ. Bet es domāju, tā kopiena arī ir atbalstoša, jo viss vieglāk ir ieiet tad, kad ir liels bars, bet atkal citiem nepatīk. Tas arī ļoti individuāli. Bet katrā ziņā man personīgi un cik daudziem no mūsu Mārupes augstumpeldētājiem tomēr tā kopības sajūta un pat neļauj tā ļoti nosalt un justies, ka tas ir grūti, tas nav grūti. Mēs ejamies tā kā šobrīd pļāpājam, ejam iekšā, esam ūdenī, papļāpājam vēl un nākam ārā. Jo tas pats arī, nu, visādi jau sporta aktivitātes, nu, kas, man liekas, viena, un tie paši skrējēji, es pieļauju tāpat dara kā peldētāji un kā suņu saimnieki, nu, arī sveicina viens otru tas pats, nu, un tad ir gan jau, ka ir kaut kādas lietas, varbūt, Gati, tev, kas tev liekas no tāda zaļā viedokļa, ko tu gribētu pamainīt, vai kas nav videi draudzīgas, vai vidi veicinošas, nu, sociālo vidi un tā tālāk. Un ko tev liekas, nu, kas, nezinu, ja nenāk uzreiz, varbūt. Nē, nu, ir lietas, kas, protams, novadam ir sāpīgas. Manuprāt, viena no tām pašām ir, ja mēs skatāmies pa vidi drošību, tad ietvju trūkums,
kad, nu labi, mums Jaunmārupē mazliet mazāk, bet tāpat Ozola iela, jā, maģistrālā iela, bet nav ietves, jā, un tur vasarā ar bērnu kopā ar Ričuku braukājot, nu, nav pārāk patīkami, jā, bet, nu labi, saprotu, tur ir kaut kādā projektā doma ir iestartējusi, nu, cerams, viņiem izdosies, nu, tāpat lielā iela arī, nu, maģistrāla iela tur ar bērniem un velosipēdu atrasties, nu, arī, man liekas, nav pārāk forši, nav ietves, jā, un daudz tādas lietas ir, bet tur jau droši vien ir atkal tā problēma, atgriežoties mūsu sarunas sākumā, ja, ka tā zeme kādreiz ir atdota visa privāta īpašumā, ja, tā ar visām tām sarkanajām līnijām, ja, un tai domai nav īsti vietas, kur to ietvi un veloceliņu izbūvēt, ja, bet es tagad nākot pie tevis, Mārtiņ, paskatījos, ko mums pašvaldība plāno nākamajā periodā, ja, tad ir tas savienojums, kas savienos velo infrastruktūru Piņķi ar Babīti, un tad ir teorētiski arī praktiski no Mārupes ar riteni varēs aizbraukt uz Jūrmalu. Bet tad droši vien tam nākamajam sasaukumam ir jāizdomā vai vienkārši jāizdara. Tur nav ko domāt, vienkārši jāizdara. Jāsaliek ir ceļa norādes tādā posmā, kas iet no Jaunmārupes, Viesuru golfa laukuma virzienā un tālāk pagriežās uz Ebruciemu. Tur ir forši meža ceļš, jā, tur atliek tikai salikt zīmes, jā, un tad... Nu jā, tā kā informatīvu, kur ir jānogriežās, kur ir jābrauc, jā, un tad Mārupietis varēs aizbraukt gan uz Babīta Ričuku, jā, gan un no tālāk atbraukt, jā, un pie reizes iebraukt arī Jūrmalā iekšā, bez maksas, nemaksājot 3 eiro. Jā, iebraukt ar riteni. Pārsteigumi ir. Jā, tāda, man liekas, lieta, kas ir jāizdara un kas neprasa principā neko, zīmi, finieri izgriezt. Nu jā, un caur kaut kādu velo maratonu, pieņemsim atklāt. Izbraukt cauri visi gida pavadībā un viss, un ir skaidrs, kā tikt. Jā, jo tas maršruts, es mēģināju kartē sazīmēt tos punktus un... Līdz Lielupei, tur, man liekas, braucot no Mārupes kaut kādā ap 60 kilometriem, turpat pakaļ sanāk. Tā kā, tas ir tāds foršs izbrauciens, jā, tur mēs visi tiksim, jā, atpakaļ, lai tiktu, bija jāpatrenējās, jā. Ar vilcienu līdz Tīrainei, jā. Kaut gan pirms dažiem gadiem bija, es pati piedalījos 4. māja velo brauciens, kas arī bija tāds ļoti vienojošs un saliedējošs pasākums. Bija no Mārupes arī līdz Jaunmārupei, atpakaļ līdz Skultei, un tur bija 42 kilometri. Un patiesībā piedalījās ģimenes ar maziem bērniem. Un, bija grūti, bet nebija tas brauciens, nebija ne ātrs, nekas. Tas bija tiešām tāds sacensību režīms nav. Visi baltā apģērbā ģērbušies. Es domāju, tādas iniciatīvas viennozīmīgi ir jāveicina un jāorganizē aizvien biežāk, lai tiešām... Kas viņi organizē? Viņi organizē pašvaldību. Jā, tā kā šis ir tāds ceļš, kas jāturpina iet. Tieši tā, lai izveidotu to draudzīgu atmosfēru un, ka mēs esam Mārupes novada iedzīvotāji, mēs lepojamies ar to, ka mēs esam Mārupes novada iedzīvotāji. Ikdienā gan jau, ka katrs mēs lepojamies ar to, bet lai tas būtu tā komūna veidā, gan jau, ka tas jādara biežāk, vairāk. Es domāju, ka mērķtiecīgi, tāpēc, ka es papildināšu, jo ir arī, teiksim, pat cik es esmu pati kultūrā iesaistīta, tad ir diezgan sarežģīti ar tiem kultūras patēriņu paradumiem. Ka cilvēks, teiksim, ir dzīvojis visu mūžu Rīgā un tagad beidzot grib to zālienu pļaut un atpūsties Mārupē normāli, bet skaidrs, ka grib uz Rīgu braukt to kultūru patērēt. Un tad reizēm tas Mārupes piedāvājums, kas arī nav slikts un patiesībā ļoti labs, jo, kā zināms, tad koris maska ir vispār labākais Latvijā un starptautiski atzinību gūs un tā tālāk. Bet cik bieži mēs esam katrs bijis uz maskas koncertu, cik mēs vispār zinām paši savējos zvaigznes, varētu teikt. Vai arī kaut vai pašdarbības kolektīvus un citus, kas atbrauc uz mūsu novadu. Tā kā te ir atkal liela nepieciešamība iesaistīt tos mārupiešus arī tajā kultūras un sabiedriskajā dzīvē, nevis turpināt dzīvot, teiksim, ar tiem kultūras patēriņu paradumiem Rīgā, bet arī tepat mums ir fantastiskas lietas, ko apmeklēt. Tāpat Jaunmārupē ir mūzikas skolas koncerti, kur, ja bērni ir tāds skaidrs, ka tu turieni brauc, bet es pieļauju arī, Babītē ir mūzikas skolas pasākumi un visur, tā kā
iekšēji jau skaidrs, ka tas viss notiek, bet jautājums, vai ir pietiekami daudz informācijas, lai, nu, pieņemsim, ja bērni ir izauguši jau no tā vecuma, vai kāds var kaut kādu informāciju dabūt par to, Nu, iespējams, mājaslapā kaut kas ir pieejams, iespējams, ikmēneša avīzē kaut kas ir pieejams, bet nu, cik daudz cilvēki, nu, paši cilvēku aktivitāte, jau ir cilvēki, kas ir gatavi iet uz gandrīz jebkuru pasākumu, ir cilvēki, kas nu, ir tikuši ārā no pilsētas, ir tikuši zaļumā un tagad bauda sevi savu zālienu un visu pārējo. Man liekas, bet ļoti, ļoti iecienīt, manuprāt, ir šie te brīvdabas koncerti, un kino vakari, jā, un tas priekšlikums varētu būt, ok, viņi tagad notiek domēji otrā pusē, etnī pagalmiņām, bet šos te pasākumus iznest uz apkaimēm, jā, jo ne visi varbūt var atbraukt no tās Jaunmārupas uz Mārupu vai no Piņķiem, jā, bet ja tur katru šo te ceturtdienu vai kuru tur dienu viņi bija tur savā augustā, jā, un varbūt augusts arī, nu to varētu taisīt visu vasaru, labi, ne katru nedēļu, bet katru otro nedēļu, jā, un tas tāds forši pasākumi, labi apmeklēti viņi ir, un tādā brīdī, ja lietus nelīst, jā. Un arī koncerti jau, man liekas, arī tie paši pašdarbības vai pašvaldības pašdarbības kolektīvi, gan skolnieku, gan pieaugušo. Tas nu, arī ir tā lokācija izmētāta. Nu, es esmu bijis gan Piņķos, Mārupē, Jaunmārupē, Skultē. Pašā galā arī bija tieši tāds pats koncerts. Un tu aizbrauc kopā ar gada tirgu, un tas arī, nu, tas tā... Salas saliedē. Skaidrs, ka tur atbrauc arī no blakus novadiem, bet tā vide veidojas, man liekas, tāda ļoti pozitīva, un tur, nu, tu iepazīsti, jo, man liekas, jā, reti, kurš nu, ja neesot iekšā kaut kur pašvaldības institūcijās vai pašvaldības darbā, nu, man liekas, ja paprasītu, nu, kas ietilpst Mārupes novadā un kādi, nezinu, dabas objekti kādi, kas, nu, lielākā daļa es pieļauju, ka domāt, ka daļa atrodas Jaunmārupu, tā kā Jūrmalas daļā, daļa atrodas Rīgas teritorijā vai Jaunolainē vai kaut kur, bet ir liela daļa, kas ir Mārupē, un mēs paši īsti varbūt pat neapzināmies tik daudz. Jā, es piekrītu, jo es arī gati paturpinot par to, ka varētu šis kino vakars migrēt. Valmieras pašvaldībā ir ļoti labs piemērs. Viņiem ir festivāls Kino pedāls, un tur savukārt pilsēta nav tik liela kā Mārupas pašvaldība. Jā. Savukārt, kā Mārtiņš teica par to, ka mums tā teritorija ir no Lāčiem līdz pat Bieriņiem, jā, un tas ir ārprātīgs attālums. Bet kad šis kino vakars vai cita iniciatīva varētu migrēt visu novada teritorijā, un tad arī mārupieši beidzot aizbraukt uz Babītu, un babītnieki atbraukt uz Mārupu, ko mēs pēc, kā zināms, novada apvienošanas varbūt nepietiekam daudz aizbraucam. Un cik bieži jūs esat bijuši rododendrus pavērot Babītē? Nu, piemēram. Es vienreiz esmu bijis. Nu, re. Bet tas arī jau atkal ziedēs tūlīt. Tagad braukšu. Nu, tā kā jā. Vai arī, nu jā, kaut aiz tām pašām Ziemassvētku kauju vietām un uz visu to, nu, jo tad, kad es dzīvoju Ozolniekos, tad man likās, ka tas ir reāli Jelgavas novads. Nu, tagad es saprotu, ka nē, tomēr nav Jelgavas novads. Tā ir Mārupa. Tā ir Mārupa. Bet tā, jā, un viss tās purvu takas ar supošanām no rītiem, saulaiktos un saulrietos, un tas, man liekas, jau ko organizē vietēji uzņēmēji vai vietēji entuziasti, man liekas, tas arī ir tik izzinoši un tik tuvu dabai, nu, tu saproti, ka ir kaut kas, nu, pāri tam, kas ir parasta ikdiena, nu, tur piesakies, un skaidrs, ka es pieļauju, ka lielai daļai ir vispār purvā iet, nu, bail. Tā kā, nu, ok, par taciņu, ok, tā, kas ir, nu, tā kā taka, par kuru tu tur var izstaigāt. Bet purva kurpēm atkal ir ekstrēma un piedzīvojums. Nu, jā, un tajā pašā laikā es esmu redzējis, ka tur arī peldās, nu, tajos, un man liekas, nu, ka tas, nezinu, varbūt, bet, nu, nezinu, augstam peldētājiem laikam nevajadzētu iet uz purvu papeldēties, bet ko var zināt? Ir bijusi vēlme, nav vēl realizējusies. Jā, kad gads pievienosies, tad mēs varēsim trietā izmēģināt. Sakopsim to medempūru taku uz to ezeru, jā. Peldvietiņu ierīkosim kaut kādā. Jā, jo tās ir, nu,
dabiskas un zaļas lietas, nu, par ko mēs runājam, un kas ir pietiekami daudz, un lielākoties mēs visticamāk neapzināmies. Arī, kaut arī tu dzīvo, nezinu, cik 3 vai 4 vai 5 paudzēs. 5, jā. Nu, tad, jo, nu, pieņemsim, tāpat ir mājas būvniecība, un es arī būvēju māju, un es sapratu, ka tur no kaimiņiem, kuri tur ir vecāki jau, un es sapratu, ka tur kādreiz bija zemiņu lauki, un man arī zemes gabala auga parastās zemenes, un skarcas viņas ņem ārā, bet tev tas zemes gabals tur ir, nu, kādreiz tur bija zemiņu lauks, nu, vai lauksaimniecības kaut kāda izmantojamā zeme. Man bija burkānu lauks un arī pagājušo pavasaru, laikam. Tas jau cik gadi ir pagājuši, kopš šis burkānu lauks tur bija, un tagad skatīties, kas tur zālienā, tāds kaut kas jocīgs tāds, nevar saprast, rāju laukā tur burkāns, tas jau pēc cik gadiem. Jā, bet tieši tā, tas arī bija manā bērnībā, kaut vai kas nebija varbūt tik ļoti sen, bet pirms kādiem 30 gadiem aptuveni Mārupas pilsētas centrā bija zaļas pļavas, es gāju un lasīju Jāņu zāles, turpat, kur šobrīd ir Konrāda ielas skvērs un visa tā teritorija, tur nekas bija tikai vecās dažas mājas, un tāpēc arī varbūt tas, ko es te runāju par to lokālu patriotismu, ka mēs viens otru pazinām, un mēs arī šobrīd Mārupas vecie pamatiedzīvotāji, mēs viens otru pazīstam, bet ir tik ļoti, ļoti daudz, tik strauji ienākušie iedzīvo 40,000 dzīvo mūsu pašvaldībā. Līdz ar to, kādu mēs pazīt vaigām, neviens otru nevaram. Labi, ja kaimiņu, bet uz to es arī tāpēc rosinu, un es domāju, ka tas mūsu tēmu ļoti labi arī apkopo šodien, ka tā būšana dabā, baudīšana, tā novada mīlēšana, harmonijā un arī ar līdzcilvēkiem būt. Jo, atbraucot kādam viesim vai kaut kas tam līdzīgs, un tad es vedu vai uz Tīraini, uz dzelzceļa staciju vai kaut kur, tā kā uz mājām jau, un tad tu brauc pa to pašu Ventas ielu. Tur ir ķirbju lauks, nenormāls. Palielam pilsētas centrā. Daudz tālāk ir zirgu ganības, kas liekas, tā kā no vienas puses saproti pats, un tie cilvēki, kas tur sēž mašīnā, viņi tā skatās, pagad, te ir Mārupa, kas te ir. Bet, tā miedarbība jau ir ļoti laba, skaidrs, ka iespējams kaut kādā brīdī, nezinu, veicinot apbūvi vai kaut ko tam līdzīgi, ka kaut kas jau gan jau no tā pazudīs, bet šobrīd, man liekas, tā sajūta ir, varbūt ne tikpat labi kā tavā bērnībā, bet plus mīnus tu to joprojām sajūti. Tas nav tā, kad mēs dzīvojam mājās vai betona blokos vai kaut kā tam līdzīgi. Tur jau tā lieta, ka šo te mums vajag saglabāt, lai nav tā, kad Mārupe, Babīte, Piņķi, viņi kļūst par vienu Rīgas mikrorajonu, tur neatšķirās vairāk. Kā mums vajag to zaļo, mums vajag to zirgus, vajag tos ķirbjus, vajag apstādījumus un tas ir tā, jā, tas ir tik, tā kā, es saku, jā, kā tu to neapzinies, bet te pašā laikā tu redzi, ka tas viss ir reāli. Jo es savukārt papildināšu, es 10 gadus nostrādāju Dailes teātrī, kas ir pats Rīgas centrs, un man vienmēr likās, ka tas ir ārkārtīgi brīnišķīgi, ka es varu no tā, kur ir Brīvības ielā ārkārtīgi intensīvā satiksme. Es uzkāpu uz savu velosipēdu, un pēc 40 minūtēm es vienkārši eju un savā zaļajā pļavā, vienkārši ar basām kājām, tur noplūcu to savu tomātu siltumnīcā. Un ka tas, protams, tas vilinošais jau ir tas Rīgas tūms, ka tu ar automašīnu reizēm 20 minūtēs vari aizbraukt, bet ar velosipēdu arī tikpat labi 40 minūtes, 8-10 kilometri, un tu esi pašā galvaspilsētas centrā. Tā kā arī jānovērtē, pat mēs esam tā kā izredzēti tik zaļā, labā vidē dzīvot šajā Mārupas novadā. Un tāpēc es arī kā vecais mārupietis varu teikt, ka nebija asfalta, nebija ietves, nekā nebija, mēs bijām laimīgi, šobrīd mēs attīstamies, mēs ejam uz attīstību, bet vienkārši nečīkstam. Daram, ejam, nesūdzamies, bet daram un cenšamies to sasniegt, lai tas viss būtu. Dzīvojam harmonijā ar vidi un tās vērtības un vidi, gan sociālo, gan reālo vidi. Tā kā ņemam tam visam līdzi un mēģinam to neizdzīt ārā, bet saglabāt sevi, saglabāt apkārtējā vidē un apkārtējā kopienā. Man liekas, tas ir tas, uz ko ir jāiet. Nezinu. Punkts vai arī komats? Jā, ļoti tā, man liekas, forši pabeidzām. Un paldies, Gati, paldies, Elīna. Un cerams, ka skatītājiem patiks.
Pirmkārt, iepazīt gan kandidātus, gan kaut kādā ziņā programmu, ko mēs aprunājam arī šeit, un tās vērtības, kas ir mums gan individuāli, gan kopā. Un skatāmies YouTube un gaidām nākamās epizodes. Es pieļauju, ka varam arī klausīties Spotify, un paldies un uz tikšanos nākamreiz. Paldies! Visu labu!